Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans... Jānis Jērāns pēc iespējas skatās hokeju. Ja godīgi saka, tad klātienē hokeju es neesmu redzējis, jo nekad neiznāk laika, jo es spēlēju savu hokeju, tas es spēlēju teātri, izklaidēju cilvēkus. Jā, bet pa televīziju, kad es esmu mājās un ir laiks, tad es noteikti skatos, piemēram. Bet pirmo maču ar Kanādu nekādu nesanāca, jo es zināju, kāds jau būs rezultāts. Un tad tā laikā man bija mēģinājums. Es mēģināju jaunu būtu mēģinājumu. Tagad es domāju, es labāk vērtīgāk pavadīju laiku mēģinājumā nekā tur pat nevajadzēja kost pirkstos, pat nevajadzēja. Mūziķi jau ir tādi vārguļi vispār, godīgi sakot tā, reti, kurš kāds ar fiskultūru nodarbojās, dzied mikrofonos, dzīvajā nevar padziedāt lakapēla. Mēs aktieri jāspēlē mums bez mikrofoniem, jā. Tā kā, mums jau tas skābeklis laikam vairāk pienāk pie tām smadzenēm. Lai mūziķi neapvainojās, lūdzu. Prognozes tādas, ka es tajā laikā braukšu mājās no Šķilbēniem, no Latgales, ka es būšu novadījis pasākumu lielu, un tā kā es tikai to maču varēšu klausīties tikai par rādio. Bet tā kā zinot, ka Čehi tā zaudēja sīvā cīņā Zviedriem, Dievs dod, man tā liekas, ka es jau ierakstīju, ka mēs vinnēsim ar 1 punktu, bet īstenībā būs jau ar 2 punktiem vairāk mēs zaudēsim laikam. Pavasaris iesācis, bet augsts ārā, tā ka pareiz 9 vakarā, ko tā ārā metodika, paliek vienīgi paņemt labu āliņu un skatīties televizoru un klausīties, kā sieva ar sievas māti burkšķi virtuvē, piemēram. Ka tu nekā mājā nedari.